Britānija 10 gadu laikā iegūst 7. premjerministru. Tagad Kērs Starmers oficiāli atkāpjas pēc 2 gadiem amatā, atbrīvojot ceļu jaunajam leiboristu līderim Endijam Bērnemam, lai viņš pārņemtu vadību Downing Streetā. Bet lūk, ko Starmers sacīja savā atvadrunā. Mans darbs ir paveikts. Tas ir bijis manas dzīves lielākais gods kalpot jums un šai lieliskajai valstī kā premjerministram. Un es esmu pārliecināts, ka Lielbritānija tagad ir stiprāka un taisnīgāka nekā pirms 2 gadiem. Tagad, nododot stafeti Endijam Bērnemam, novēlu viņam visu veiksmi. Viņam ir mans pilns atbalsts. Un Bērnems, bijušais Lielmančestru smēvis, kuru tikko iecēla karalis Čārlzs pēc tam, kad viņš bez konkurences uzvarēja leiboristu līderu vēlēšanās, taču ir konkurence uz augstāko amatu. Tas jau rada bažas Lielbritānijas ebreju kopienā, Lielbritānijas ebreju deputātu padomē un ebreju līderības padomē. Viņi visi ir brīdinājuši, ka jaunajam premjerministram vajadzētu būt daudz piesardzīgākam, runājot par Izraēlu un Gāzu. Viņš atvainojās par to, ko raksturoja kā leiboristu partijas iepriekšējo maigo nostāju šajā karā, un apsolīja pastiprināt spiedienu uz Izraēlas valdību, pieņemot vienpusēju nostāju, līdz šim savos izteikumos Palestīnas pusē nepiešķirot nekādu aktīvu lomu. Man pievienojas Ādams Švarts, politiskais komentētājs, kurš pievienojas mums no Londonas. Es vēlētos apspriest šos jautājumus ar jums. Zinu, ka mēs jau esam diezgan detalizēti apsprieduši šo pāreju. Ādam, bet paskaties, kā tu raksturot šo dienu. Vai tā ir svinība diena Londonā, vai arī šobrīd valda zināma nacionāla nedrošība un neētības sajūta? Es domāju, kā vienmēr, kad runa ir par Lielbritānijas valsts institūcijām, vienmēr ir zināms pompozitātes, ceremoniju un politiskā teātra līmenis. Mums, protams, bija dramatiska Kīra Starmera iziešana no Downing Streets un došanās pie karaļa Čārlza uz pili, kam ļoti ātri sekoja Endija Bērnema vizīte pie karaļa Čārlza. Un patiesībā darot to, tas patiešām simbolizē konstitucionālo varas nodošanu. Kas, ziniet, šķiet mazliet muļķīgi, pat būtu skatoties uz to, ļoti iespējams pārlieku ceremonāli. Bet patiesībā tā ir būtiska mūsu konstitūcijas sastāvdaļa, kas vēsturiski ir nodrošinājusi relatīvu politisko stabilitāti apvienotajā karalistē. Tāpēc iespējams šeit konteksts ir diezgan svarīgs. Kā jūs minējāt, šis ir mūsu 7. premjerministrs 10 gadu laikā, tātad patiešām tas šobrīd ir galvenais jautājums. Un, manuprāt, galvenais uzdevums Endijam Bērnemam būs mēģināt atjaunot politisko stabilitāti apvienotajā karalistē. Viņš tikko savā pirmajā runā Downing Streetā minēja, ka tas patiešām ir viņa galvenā prioritāte. Un es domāju, ka tieši tas būs tas, kas visvairāk būs sabiedrības prātā. Runājot par viņa citām prioritātēm ārpolitikas jomā, manuprāt, vienīgais, par ko mēs esam dzirdējuši viņu plaši izsakāmies, ir jautājums par Izraēlu un karu Gazā. Šis Izraēlas aspekts. Acīm redzot, tas kļūst par arvien aktuālāku galveno tematu. Šķiet pat vietējās, leiboristu vēlēšanās. Apraksti, kur šis jautājums tagad iedarās politiskajās diskusijās, kas notiek visur apvienotajā karalistē. Tās noteikti nav nejaušība, ka šis ir vienīgais jautājums, kur viņš patiešām ir izcinājis. Un patiesībā galvenais iemesls tam ir tas, ka šis ir viens no galvenajiem ārpolitikas prioritātiem jautājumiem daudziem leiboristu partijas biedriem. Tāpēc, manuprāt, viņš centās risināt dažas no viņa pamatbažām par apvienotās karalistes politiku attiecībā uz Izraēlu, ieroču eksportu un to, vai apvienotajai karalistei vajadzēja ieņemt stingrāku nostāju pret Izraēlu Gazas kara laikā. Bet es teiktu, ja paskatāmies vēsturiski, Endijs Bērnems patiesībā ir bijis diezgan atbalstošs Izraēlas valstī. Viņš bija leiboristu drauga Izraēlē biedrs, kad bija parlamenta deputāts. Kad viņš kandidēja uz līderu amatu 2015. gadā, viņš pat solīja, ka Izraēla būs pirmā valsts, kuru viņš apmeklēs pēc vēlēšanām. Bet es domāju, ka patiesībā ir ļoti daudz politiķu visā rietumu pasaulē, kuriem atbalsts Izraēlai kļūst arvien grūtāks tieši notikumu dēļ tuvajos austrumos. Un patiesībā viņam ir ļoti grūti to līdzsvarot. Bet, manuprāt, ja paskatās uz paziņojumu, ko viņš pagājušajā nedēļā izdeva par Izraēlu un Gazu, viņš joprojām zināmā mērā bija atturīgs. Viņš nelietoja vārdu genocīds, lai to raksturotu, ko, manuprāt, daudzi cilvēki būtu vēlējušies, lai viņš izdara. Viņš joprojām nosodīja 7. oktobra slaktiņu. Tāpēc es domāju, ka viņš joprojām cenšas kaut kā tikt galā ar šo situāciju. Jā, bez šaubām. Es domāju, ka tas ir labs un taisnīgs Burnham novērtējums. Viņš noteikti nav antagonists, Izraēlas ienaidnieks nekādā ziņā stājoties amatā. Bet, kā redzams, visi tam pievērš uzmanību. Es domāju, runājot par to, ka visi pievērš uzmanību, kāda ir kopējā sajūta, ja tu vari to raksturot ebreju kopienā. Es domāju, vai viņai jūtas kā mērķis Izraēlas nīdējiem, Irānai, guļošajām šūnām, antisemītiem un citiem.
Vai ir iespējams vispārināt reakciju, vai arī, kā jau iepriekš minēju, tā ir niansētāka? Man šķiet, ka tu to jau attēloji savā iepriekšējā atbildē. Nē, es domāju, ka ir pilnīgi pareizi mēģināt izprast ebreju kopienas šī brīža noskaņojumu, kas patiesībā ir dziļi satraukts un noraizējies. Un patiesībā, ja paskatās uz Kīru Starmeru, viņš kļuva par tādu kā, lai gan viņš patiešām daudz panāca ebreju kopienas labā, izbeidzot antisemītismu savā leiboristu partijā. Un patiesībā kopumā būdams diezgan atbalstoši Izrēlai, pat Gazas kara laikā, pat viņš sāka kļūt diezgan nepopulārs ebreju kopienā. Un es domāju, ka jebkādas varas maiņas ebreju kopiena dabiski uztvers kā zināmu risku. Un es domāju, ņemot vērā, ka Endijs Bērnheims publicēja šo paziņojumu, tas patiešām ir radījis, es teiktu, lielākas bažas ebreju kopienā. Bet, manuprāt, Kirs Starmers patiešām centās to paredzēt. Ziniet, viena no viņa pēdējām lielajām darbībām kā premjerministram patiesībā bija paziņot par 250 miljonu mārciņu atbalstu ebreju drošībai visā apvienotajā karalistē. Un tas ir kaut kas, ko Endijs Bērnheims, protams, negrasās atcelt. Tāpēc es domāju, ka attiecībā uz viņa attiecībām ar ebreju kopienu viņš centīsies turpināt uzturēt stabilitāti, kādu izveidoja Starmers. Bet es domāju, ka tas saskarsies ar lielāku spriedzi, jo, manuprāt, mēs redzēsim izmaiņas apvienotās karalistes politikā attiecībā uz Izrēlu. Es nedomāju, ka tā būs naidīga attieksme, bet, manuprāt, jūs iespējams redzēsiet stingrākas sankcijas attiecībā uz aktivitātēm Rietumkrastā, kā arī sankcijas pret galēji labējiem ministriem. Un, protams, tas radīs zināmu spriedzi attiecībās ar Lielbritānijas ebreju kopienu. Nu, ja viņš tiešām atbrauks uz šejieni, es domāju, ka viņš sagaidīs atklāti, es gribētu teikt, sagaidīs ar atplastām rokām šeit Izrēlā. Protams, būtu aizraujoši, ja premjerministrs veiktu vizīti šeit. Mēs, protams, sazināsimies ar jums, ja tas notiks. Bet, Adam, paldies par analīzi un šo patiešām neticamo dienu apvienotajā karalistē. Jaunais premjerministrs Endijs Bērnheims. Paldies!